Šodien, 24. aprīlī, mēs atrodamies Arēnā Ogre, kur notiek Dual Use fórums. Šis fórums ir radīts, lai cilvēkiem no malas, nozares speciālistiem, izglītības iestāžu pārstāvjiem, pašvaldību darbiniekiem būtu iespēja uzzināt, kā šīs dronu tehnoloģijas attīstās, ko ar to var darīt, kā to var izmantot civilajā aizsardzībā, militārajā jomā, savās mājsaimniecībās, lauksaimniecībā, kā meža attīstībā. Šī tehnoloģija ir neierobežota. Un katru mēnesi un katru gadu tā attīstās aizvien vairāk. Mēs šeit šodien esam sapulcējušies, lai vienkopus sapulcinātu nozares profesionāļus, kuri dalās ar savām zināšanām un ar savu pieredzi. Tā kā saņēmām informāciju taisni par šo dronu semināru, tur nebija divi jautājumi. Bija skaidrs, ka mēs šeit noteikti būsim, jo īstenība ir tā, ka mums ir jāapzinās, ka mēs īstenībā par šo jomu zinām ļoti maz. Un ja agrāk drons bija kāds izklaides priekšmets, tad mēs tagad redzam, ka dronam ir stipri duāla pielietojamība, ka viņš var būt arī ļoti labs palīgs gan miera laikā, un arī ļoti labs palīgs gan arī dažādās militārās operācijās. Mēs arī domājam, ka tomēr arī jaunatnei ka ir jādod vismaz kaut kāds elementārais zināšanu kopums, lai viņi mācētu rīkoties taisnē ar šiem droniem, jo drons jau bez pilotu nekas nav. Tāpēc arī noteikti šī apmācība, un par ko tiek runāts arī šeit, mēs tiešām cepuri nost, kur ogri ir un kādas soļus ir spērus. Ja cilvēkam būs šīs drona zināšanas arī jaunietim, tad ir skaidrs, ka viņš tās drona zināšanas ir tā lieta, ko neviens nevar atņemt. Un tā kā, ja jūs esat gatavi arī jau skolās to ieviest kā tādu, jau kā elementāru priekšmetu, apsveicami, un mums ir viela pārdomām, lai mēs izdarītu to pašu. Tā kā šī speciālista sagatavošana, es redzu, ka mēs šajā sfērā varam strādāt, varam darboties, kāpēc, lai ogri nebūtu salmlauži šajā jautājumā, un pastiprināti tiešām runāt par to un strādāt ar šiem cilvēkiem, lai šī dronu tēma tiešām būtu visaptveroša, būtu iekļaujoša, un tad mēs varētu jau vēlāk to visu jau risināt tādā valstiskā līmenī. Jo, ja mēs tagad neieleksim tajā vilcienā, tad mēs pēc 2 dienām varbūt jau būsim nokavējuši. Mums ir jāpamostās un jāiet līdz ar nozari. Nozare mainās un attīstās nevis pa gadiem, bet pa mēnešiem. Un mēs bieži vien sanāk tā, ka to, ko mēs jau sākam ražot šeit, tas Ukrainā jau ir novecojis. Un ir šādi fórumi dod iespēju apmainīties ar redzējumiem, ar tehnoloģijām, ar idejām. Un viņi dod mums iespēju būt aktīviem un būt šajos procesos, nenogulēt to. Tāpēc ir vajadzīga arī tā Ukrainas pieredze, jo Ukraina dzen uz priekšu karš, viņiem nav laika gulēt un viņi ir pirmrindnieki šajā nozarē. Uzskatīju par pienākumu būt šeit un dalīties savā pieredzē un parādīt to, cik tas ir pieejams un ērts darbīgs arī tādām 100 gadus senām tradīcijām kā meža saimniecība, kur tas ir iedevis pavisam citu perspektīvu. Un ir īpašs prieks kaut vai par kolēģiem, kas ražo baterijas, principā neapturams resurss, kas ir tepat uz vietas, protams, LMT pieredze, kas ir par savu dronu būvniecībā un tā projektu vadībā. Tas ir tas, par ko mēs kaut kādā brīdī sapņojam un domājam par to, kad būtu ļoti interesanti vai vērtīgi, ka tas drons būtu ražots tepatās Ogrē, kaut vai par piemēru tīri, un ka mēs tās detaļas dabūtu ātri, tepat uz vietas. Latvijā šobrīd ir ļoti daudz jaunās kompānijas, īpaši tagad arī duālā pielietojuma droni un viss kaut kas saistīts ar to nozari. Es domāju, jaunajiem inžinieriem, mehāniķiem, cilvēkiem, kas tūlīt pabeigs augstskolu, ir ļoti labas iespējas, jo Latvijā tiešām ir daudzas kompānijas, kuras šobrīd sāk darboties, kurām ir kaut kādas ambīcijas un mērķi, kuras aug diezgan ātri. Un
tikai no Latvijas viņi dabūs tos cilvēkus, kas tos produktus varēs saražot, popularizēt, iznest ārā un pārdot. Teiksim tā, viens no mūsu galvenajiem mērķiem, kāpēc mēs šos te mazos mācību dronus vispār izstrādājam, mēs gribam, lai viņi nonāk skolās. Ļoti pareizi arī teica, kad, teiksim tā, man liekas, ka tiem jauniešiem nav uzdevums iemācīt. Viņiem ir uzdevums radīt interesi, jo viņi paši iemācīsies internetā, pasūtīs kaut kādas detaļas, kaut ko paši saskrūvēs, kaut ko paši uztaisīs, varbūt kaut ko viņiem vecāki nopirks, bet šeit interese no kaut kurienes ir jārodās, un jo vairāk cilvēkiem būs šī interese, jo tas būs labāk. Šī dronu tēma ir aktuāla un viņa ir ļoti svarīga. Par viņu ir jārunā, par viņu ir jāstāsta. Un šajā formā ir iespējams uzzināt tieši par to, kā vēl mēs varam izmantot dronus, kā mēs varam viņus integrēt tajā mūsu darbībā, ne tikai pašvaldībā, bet arī uzņēmēju darbībā. Un tāpēc jā, tā interese ir liela gan no uzņēmējiem, gan arī no tiem, kas piedāvā visdažādākos dronus un dronu pakalpojumus. Tā kā redzēsim, cerams, ka katrs no dalībniekiem, kas šeit ir, tiešām iegūs kaut ko sev un redzēs, kā savā sfērā var izmantot šos dronus.